Pēc- Labdien! Šodien mēs sākam par tādu interesantu tēmu, prezentāciju par fiziskām personām izmaksātas summas atskaites sagatavošanu un obligātā iesniegšana. Kāpēc es šo tēmu ieliku jums šajā laikā? Tāpēc, ka 1. februāris ir atskaites iesniegšanas termiņš par gadu. Un šī tēma ir mega svarīga ikvienam cilvēkam, kurš ir saņēmis kaut kādu naudu no organizācijas, no saimnieciskās darbības veicē. Nu, mēs solīt pa solītim iziesim cauri, bet šī tēma ir mega svarīga. Ļoti būtiska, un viņa var ietekmēt cilvēku labi un slikti. Un es esmu Linda Miezīte, konsultēju jau no 21. gada Latvijas Radošo Savienību padomu. Jūs visus, kas esat iesaistīti kā klausītāji, visi, kam rodas jautājumi, un manas tēmas ir gan saimnieciskās darbības veicējām, fiziskajām personām, gan arī organizācijām. Nav muļķīgu jautājumu, kā jau es teicu, ir vienkārši nesaprotamas lietas, jo mēs uz jautājumiem arī varam paskatīties no dažādām prizmām. Piemēram, man ir tāda krūzīte. Viņa ir skaista ar kaķi, bet viņai arī ir osiņa. Un atkarībā uz kuru skatu punktu mēs skatāmies, mēs redzam citu bildi. Tieši tāpat tās ir ar nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti, paskatoties un pasakot jautājumu vienā veidā, var dabūt atbildi savādāku. Kāpēc? Tāpēc, ka redzējums uz lietām mainās un būtiskums tam jautājumam mainās, un tāpēc ir ļoti svarīgi izstāstīt līdz niansēm, ko jūs vēlaties, kā jūs vēlaties, kas ir tas jautājums, ko jūs gribat noskaidrot. Un tāpēc ir viss, kas saistās ar finansēm, nodokļiem, grāmatvedību, uzņēmējdarbību. Tas ir mans, un to es varu jums palīdzēt. Šodien mēs seminārā pārunāsim tādas tēmas, kā ļoti svarīgas priekš mums visiem radošajiem un fiziskām personām, kas ir iesaistītas NVO sektorā, gan pašnodarbinātajiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs lietas mums ir svarīgas, jo tad, kad mēs iesniedzam fiziskām personām izmaksātas summas atskaites, mums tas parādās gada ienākuma deklarācijā, autora apliecību atskaitēs un visās citās lietās. Un mans plāns šodienai ir ziņas par darba ņēmējiem, paskatīties, drusku ieskicēt, kas ir, kāpēc viņas jāsniedz un kādas tās ir tad darba devēja ziņojumi. Tad par fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti, tās sagatavošanu un obligāti, kad jāiesniedz. Jo tur ir daudz izmaiņu un arī pat ministru komitejas noteikumu vairāk viņiem nav, bet ir valsts dienesta mājaslapā publicētas šie te kodi, un valsts dienesta mājaslapā jāmeklē ir fiziskām personām izmaksāto summu gan atskaita, gan pārskats, gan šīs te lietas. Un seminārā nodarbībā konsultācijā es paskatīšos pār tiem gadījumiem, kad obligāti jāsniedz šī atskaita, tad termiņi ir reiz mēnesī vai ceturksnī retāk, tāda varianta nav, bet ir gads. Un kļūdas un jautājumi jūsējiem. Un šodien, kā jau vienmēr es esmu stāstījusi par šīm te sadaļām, kur mums ir principā ļoti svarīgi saprast to Latvijas uzņēmējdarbības vidi, biznesu, darba attiecības, un šeit es varu parādīt, nu tā kā pamēģināsim uzzīmēt kaut ko, šīs te saimnieciskās darbības veicēji. Ja jums ir saimnieciskās darbības veicējs un pretī ir saimnieciskās darbības veicējs, jums fiziskām personām izmaksātas summas atskaita jāsniedz. Ja ir pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, par jums sniedz saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, SIA,
biedrības, bet tā ir ikmēneša atskaite. Ja ir fiziskā persona, tas parādās gada ienākuma deklarācijā. Tālāk, ja mēs esam, tūlīt tās paņemšu nodzēsīšu, ja mēs esam savukārt biedrība, tad mēs noteikti jebkurā gadījumā sniedzam fiziskām personām izmaksātas summas pār tādām situācijām, kad mums ir darba attiecības, autora atlīdzības. Ja cilvēks pie mums ir nodarbināts visu gadu, tad mēs to atskaiti sniegsim par gadu. Ja mums darba attiecības beidzas tajā mēnesī, mēs sniegsim to atskaiti tad, kad izbeidzas darba attiecības līdz nākamā mēneša 15. datumam. Par autoru atlīdzībām mums ir 15. datums, tajā mēnesī, kad mēs izmaksājam, līdz nākamā mēneša 15. datumam jāiesniedz atskaite. Grēko, ar ko grēko atskaiti sniedzot? Nē, bet ar ko grēko tad, kad mēs pārskaitām naudu, mēs nenorādām personas kodu, un mums ir grūti atfiltrēt, kāds ir personas kods, ja nav nonācis līgums līdz mums. Un to gan vajag ievērot. Nu, solīt pa solītim, tad mēs arī sapratīsim, kas vēl. Ko es gribēju vēl jums pastāstīt un tā kā ņemt vērā būtisko nozīmi līgumam. Darba līgums ir tad, kad mēs esam noslēguši saskaņā ar darba līgumu, likumu, šo te līgumu, un darbinieks tiek pie mums iesaistīts. Viņš ir iekļauts darba kolektīvā, viņam ir darba attiecības, viņam ir laiks no tikiem līdz tikiem, viņam ir darba kārtība, darba noteikumi, amata apraksts, kurā vietā kas kā jādara. Varbūt īslaicīgie darba līgumi, pilna laika darba līgumi, nepilna darba laika līgumi. Un te mēs pakļaujamies darba likuma prasībām. Ja darbinieks nestrādā un viņam nav stundu, atbrīvojam, jo mēs lidojam uz ko? Mēs lidojam kā organizācija vai SIA vai IK vai pašnuminātājs, ja mums darbinieks ilgstoši ir bez darba attiecībām, bez algas, tad mēs lidojam uz to, ka mums minimālās sociālās iemaksas var ieslēgties. Un tas arī ir darba likums neparedz to, ka var būt darba attiecības bez stundām, bez algas, jo darba likums nosaka cilvēkam minimālo stundu skaitu, cik viņam ir jāstrādā un jāsaņem par mēnesi. Un te mēs varam iekāpt otrā grāvī. Mēs varam iekāpt tajā grāvī, kad, ja gadījumā darba inspekcija nāk pie mums, kāpēc viņam nav stundas, kāpēc viņam nav darba algas. Darba līgumā mums ir viena noteikuma, kāpēc jūs to nepildat, un te var ieslēgties arī dīkstāvis un visādas tādas lietas. Un darba līgumā mēs paredzam visas šos te noteikumus, amatu aprakstu, pienākas darba algai darba alga, komandējumi mums var būt slimības lapā, veselības apdrošināšana mums var būt šādam te darbiniekam. Viņam ir arī iespēja kompensēt ceļa izdevumus, viņam ir iespēja kompensēt attālinātā darba šīs te lietas. Un darba līguma noteikumi ir ļoti, ļoti laba lieta, un faktiski tā ir vislielākā drošība darbiniekam un savukārt vislielākās raizes organizācijām, kuri nepilni darba laiki, jo tur minimālās sociālās iemaksas iekļaujās. Nu, tā kā mēs sākam, noslēdzam līgumu, vai tas ir uzņēmuma līgums, vai tas ir darba līgums. Pirmais dokuments, ko mēs iesniedzam 1 stundu pirms cilvēks kaut ko sāk darīt, tas ir ziņas par darbaņēmējiem. Un šī atskaita ir atskaita, kuru jāiesniedz 1 stundu pirms mēs sākam strādāt, un, ja cilvēks tiek atbrīvots, viņam jāiesniedz atskaita 3 dienu laikā pēc tam, kad cilvēks ir beidzis strādāt. Un principā tajā momentā arī jāsamaksā ir gan atalgojums par to periodu, kamēr viņš ir strādājis tajā mēnesī, gan arī uzkrātais atvaļinājums. Un katram cilvēkam, kas strādā uz darba līguma pamata, pienākas arī uzkrātais atvaļinājums. Un šis te ir tas moments, kas varbūt tās NVO sektorā ir, ja tiek slēgts darba līgums, nerespektēts.
netiek varbūt ievērots, bet šim jāpievērš uzmanība. Un ja cilvēkam darba attiecības beidzas, tad pēc likuma, ja ir vienošanās, tajā momentā ir jābūt izmaksātajam atalgojumam. Ja mēs vienojamies, kad mēs darba attiecības beidzam tajā un tajā datumā, un atalgojums tika izmaksāts, pieņemsim, 5 dienu laikā, 7 dienu laikā, tad viss ir kārtībā, bet ja nav mums vienošanās, tad mēs kā organizācija vai uzņēmums esam nepasargāti no tā, kad var darbinieks sūdzēties par to, ka nav pareizi noformēti dokumenti un nav izmaksāts šis atalgojums. Ar šo te ir jāņem vērā un jārunā, un atskaite mums ir šāda. Tur var būt dažādi kodi, un mums nav tikai pieņemam, atbrīvojam, mums ir pieņemam, atbrīvojam, ja ir bērnu kopšanas atvaļinājums, ir jāiesniedz kods, ja beidzies bērnu kopšanas atvaļinājums, jāiesniedz cits. Mums ir jauni kodi, 57. un 58. Ja mums ir aprūpējams cilvēks, vecāks vai vecāka gada gājuma cilvēks, kad mēs esam aprūpētāji, mums pienākas šīs te dienas, kad darba attiecību gadījumā mēs varam nebūt darba attiecībās, bet mēs aprūpējam šo te cilvēku. Un tas ir attaisnotā prompūtne, ko derētu arī ņemt vērā. Bet par šo te visu ir jāinformē darba devējs. Un arī kodiem ir ļoti būtiska nozīme, kad mēs atbrīvojam cilvēku. Vai tas ir 25. kods, vai tas ir 21. kods, vai tas ir 22. kods, vai 23. Tam ir nozīme atkarībā, kādu dokumentu jūs sagatavojat tad, kad beidzat attiecības darba. Un te man piemēri, kā tad mums ir jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, tad, kad mēs pieņemam cilvēku uz darba līguma pamata, un pēkšņi mums viņam arī ir uzņēmuma līgums, jo tāda situācija arī var būt, bet šeit pirmajā piemērā mums ir par to, ka mēs pieņemam cilvēku un atbrīvojam, un ja mēs pieņemam cilvēku, kas ir Latvijas rezidents un Latvijas pilsonis, bet Latvijas rezidents, tad mums ir viss kārtībā. Personas kods mums ir, tālāk mums ir jānorāda personas kods, tālāk ir vārds uzvārds, šos te sadaļu mēs neaizpildām, šo te sadaļu mēs aizpildām tikai nerezidentiem, vai rezidentiem, kam nav Latvijas reģistrācijas numurs, respektīvi Eiropas Savienības cilvēki, un datums, kad viņš tiek pieņemts, kods, ar kādu viņš pieņemts, un amata kods. Ja tiek mums atbrīvots, mēs norādam datumu un šo te mēs iesniedzam. Nākamajā piemērā mums ir tā situācija, ka mums ir darba attiecības un tad pašā laikā mums ir arī uzņēmuma līgums. Un cilvēks nav reģistrējis saimniecisko darbību, viņš ir uzņēmuma līguma gadījumā. Un par uzņēmuma līgumu gadījumiem esam vērīgi uzņēmuma līgums ieslēdz, lai arī cilvēks ir saimnieciskās darbības veicējs. Mums, kā organizācijai, viņš ieslēdz sarkano lampiņu. Kādi ir tā cilvēka ienākumi? Ja viņš ir pie mums darba attiecībās un viņam vismaz minimāla alga, satraukumam pamata nav. Ja viņš ir pie mums darba attiecībās un uz nepilnu laiku, tad gan mums ir sarkanā lampiņa par minimālajām sociālām iemaksām. Un 2026. minimālās sociālās iemaksas mums ir 780 reiz 3. Mums tā summa jāsareiķina, vai sanāk vai nesanāk mums katru mēnesi, bet pa ceturksni kopā reiz 3. Tas ir 2300, tūlīt sareiķināšu. Tas ir 780 reiz 3, tas sanāk 2340. Vai cilvēkam sanāk vai nē? Un ja viņš nav pie jums, bet viņš ir daudz kur, jūs nezināt, kādu viņam ienākumu ir, prasam, jautājam, lai nesanāk tā, ka jums atnāk rēķins un jums jāpiemaksā minimālās sociālās iemaksas. Bet ne par to stāsts. Stāsts par uzņēmumu līgumu, kā mēs sniedzam ziņas par darba ņēmējiem. Personas kods, vārds uzvārds, pieņemam, un re, kur mums ir atbrīvošanas kodi. Sākas uzņēmuma līgums un beidzas uzņēmuma līgums uz vienu dienu. Ja ir līgums noslēgts uz vienu dienu, tā ir viena diena, un tas jums ir jāpaziņo grāmatvežiem un līgumiem par uzņēmumu līgumiem. Par autoratlīdzībām grāmatvežiem jābūt līgumam. Viņi nevar vadīties tikai un vienīgi pēc jūsu bankas konta izraksta, kur vēl jāmeklē personas kods vai kaut kādas citas lietas. Līgums ir pamats, un pareizi noslēgta līgumi ir pamats grāmatvežiem iesniegt šo te atskaiti.
Nākamā vēl situācija, kur ir kombinēti. Kombinēti ir pa mēnešiem, pa periodiem mainās šis te līgums uzņēmuma. Katra situācija ir individuāla, bet ļoti, ļoti vērīgi. Un vislielākā kļūda, kad mēs iesniedzam ziņas par darba ņēmējiem par visu mēnesi vai atskaiti par fiziskām personām par visu mēnesi, patiesībā cilvēks ir vienu dienu strādājis. Vai viņam ir uzņēmuma līgums, kā šī gadījumā no 12. maija 2009 līdz 17. maija vakaram. Nu, tad tas nozīmē, EDSā mums ziņas par darbaņēmējiem jāiesniedz 8 no rīta, tajā 12. martā, un atbrīvot mēs varam cilvēku 3 dienas pēc 31. maija. Tā kā tas ir pamats, kas ir jāievēro. Un šim ļoti, ļoti skrupulozi un vērīgi izturamies, jo tas ietekmē tālāk cilvēku, tas tālāk ietekmē pabalstus, māmiņa algas un daudz citas lietas. Nu, lūk, un paldies. Laikam arī vēl varbūt tās par tiem nerezidentiem. Par nerezidentiem man tā liekas, tagad var stopēt. Ķeslīju, man tā liekas, var stopēt. Nākamais, ko es gribēju jums ielikt, lai jums būtu, tāpēc, ka šis nekur nav runāts un neesmu diskutējis, ir arvien vairāk un vairāk parādās darbinieks, uzņēmuma līgums nerezidents. No Eiropas Savienības par trešajām valstīm šobrīd nerunāšu, jo trešajām valstīm jums jābūt, ja jums ir no trešajām valstīm cilvēki, tad jums jābūt viņam ID kartei, kur redzams otrajā pusē, vai viņš var strādāt vai nevar strādāt, un viņš principā pielāgojas Latvijas likumdošanai, izņemot, ja viņš var strādāt visas 40 stundas nedēļā, vai viņš var strādāt 20 stundas nedēļā. Tur viņam ir otrā pusē termiņu uzturēšanās atļaujā rakstīts, un tāpēc jums tavs dokuments ir pirms līguma slēgšanas jābūt redzamam. Ja viņš ir no Eiropas Savienības, un te ir tāda lieta, ka Latvijas cilvēki arī aizbraucot ārpus Latvijas, var kļūt par nerezidentiem. Ja viņi ir vairāk uzturās par 183 dienām kaut kur ārpus Latvijas, un 5 gadu periodā ir konkrēts skaits, nepateikšu no galvas, viņi var kļūt par nerezidentiem. Un tad mums stājas spēkā šādas lietas, ka no ārvalstiem mums ir jāsaņem principā 2 dokumenti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja mēs saņemam šos 2 dokumentus, mums var būt tā, ka nav jāmaksā sociālās iemaksas, un iespējams, ka mums arī ir atbrīvojums no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Un šeit mums viņš, ja mēs viņu pieņemam kā darbinieku vai uz uzņēmuma līgumu, mēs sniedzam ziņas par darba ņēmējiem, un mums ir jābūt sapratnēji par dokumentiem. A1 certifikāts.
A1 certifikāts ir certifikāts, kuru, ja mums iedod ārvalstnieks, nerezidents, tas nozīmē, ka viņš tajā valstī maksā sociālās iemaksas, un mēs esam atbrīvoti maksāt sociālās iemaksas. Un, ja šāda certifikāta nav, mēs darām tā, kā vispārējā kārtībā mums Latvijā pieņemts rēķināt sociālās iemaksas un visu algu, kā mums nākas vai uzņēmuma līguma gadījumā. Ja mums, ko šis certifikāts nosaka? Viņš nosaka to, ka viņš maksā tajā valstī, kur ir šis A1 certifikāts. Ja jūs braucat no Latvijas uz ārvalstīm un kaut ko darat, strādājat vai esat tajā valstī, tad jums jāiedod tās valsts institūcijai, tajā organizācijā A1 certifikāts, viņu var saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un tad jūs pasakat, nē, es Latvijā maksāju sociālās iemaksas, līdz ar to viņa neietur arī sociālās iemaksas. Te ir stāsts par to, lai netiktu dubultā nodokļu iekasēti. Un tas pats arī varētu būt pāri saimnieciskās darbības veicējiem, kas sniedz pakalpojumus ārpus Latvijas. Tas var būt gan uzņēmumi, gan biedrības, gan pašnodarbinātie, kam prasa šos dokumentus. Tas ir nerezidenta apliecība un A1 certifikāts. Un nerezidenta apliecība savukārt ir par to, ka jūs maksāsiet iedzīvotāju ienākumu nodokli Latvijā. Vai, ja tas ir ārvalstnieks, nerezidents, viņš iesniedz jums šādu dokumentu, kad viņš maksās savā valstī nodokļus, respektīvi. Un vēl ir jāskatās rezidenta apliecības gadījumā, vai ir noslēgta nodokļu konvencija ar to valsti. Nodokļu konvencijas tiek slēgtas starp konkrētām valstīm, Latvijas valsts un ārpus Latvijas esošā valsts, un tur jāskatās, vai ir konvencija. Nu, lūk, un te es esmu ielikusi, uz ko attiecās viens dokuments un otrs dokuments, un, ja ir kādi jautājumi par šo, tad noteikti prasam jautājam, jo šo es ieliku tīri tāpēc, ka arvien vairāk un vairāk parādās šīs te nianses. Nu, lūk. Jā, drusku es esmu saputrojis slaidus, bet tas nekas. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Mums, principā, 25. 26. gadā nekas īsti nav mainījies. Sadalījums ir tieši tāds pats, kā bija. Darba ņēmējs, ja darba attiecības vai vispārējā kārtībā vai uzņēmuma līgums mums ir 34,09%, pašnodarbinātajiem mums ir 31,07% un pašnodarbinātais, kas maksā pensijas apdrošināšanai, ir 10%. Un par to nepietiek tikai samaksāt nodokļus. Atskaites ir jāiesniedz, un ja mēs neiesniedzam darba devēja ziņojumu pie darba līguma vai uzņēmuma līguma, mēs tās iemaksas varam pazaudēt pēc 3 gadiem. Paskatāmies savā EDS sistēmā, vai pie neatiecināmām summām jums nestāv ļoti liels cifars. Ja jums paies 3 gadi, jūs šo summu zaudēsiet. Tā kā es esmu redzējusi NVO sektora organizācijas, kuras maksā, bet neiesniedz atskaites. Vienkārši tiek pazaudēti līdzekļi. Un darba devēja ziņojums ir par darba attiecībām vai par uzņēmumu līgumu. Un šeit ir atskaita no EDS sistēmas, kāda viņa izskatās. Un par kādām kategorijām mēs sniedzam. Mums nav tikai viena kategorija. Pirmā ir vispārējā, tur parādās mums visi darbinieki un apdrošinātie izdienas pensionāri un personas ar invaliditāti speciālās pensijas saņēmēji. Tas nozīmē to, ka ļoti rūpīgi jāsaprot, kādā statusā mēs esam, kurā statusā tas cilvēks ir. Vai viņš ir vispārējā apdrošināšana, vai izdiena, vai vecuma pensija, vai obligātās iemaksas. Te ir tas stāsts. Ja netiek iesniegta algas nodokļu grāmatiņa, mēs nevaram uzminēt, kādā statusā cilvēks ir. Man pat ir bijis projektos tā, ka jā, mēs visu sagatavojam, pieņemam, aprēķinam algu un iesniedzam ziņas par darba ņēmējiem, bet sniedzot ziņas par darba ņēmējiem, konstatējam, ka tas cilvēks ir pensionārs. Man te projektā visa nauda samaksāta un projekts ir noslēgts. Ko man darīt? Nu, tajā situācijā bija tā, ka es iesniedzu tā, kā man bija, un tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Nē, bet valsts jums dienas, jums tur ir kļūda, jā, kļūda. Es saku, bet ko es varu darīt? Es to uzzinu tikai tad, kad es iesniedzu ziņas par darba ņēmējiem, un man jau projektā tā nauda paredzēta tāda, kāda viņi ir, un es nevaru neko citu darīt, kā vienkārši sarēķināt, aprēķināt un samaksāt. Ko es citu varu darīt? Un tāpēc būtiski ir sevišķi jums NVO sektora cilvēkiem, tā, kad jūs slēdzat līgumus, pajautāt, izjautāt tos cilvēkus, vai viņam ir pensija, vai viņš ir pensionārs, vai viņš ir izdienas pensionārs, vai viņš ir kaut kādā statusā, vai kas ar viņu ir, jo tas jums ļoti būtiski ietekmē. Forši, ja viņš iesniedz algas nodokļu grāmatiņu, bet ja viņš neiesniedz, tad jūs nezināt. Izņemot tad, kad jūs sākat gatavot šo te atskaitu un jau esat aprēķinājuši algu vai uzņēmumu līgumu tas ir mazāk, bet arī vai tā viņam tur citas likmes aiziet, un pirms jūs sākat rēķināt, apjautājieties ar to cilvēku. Kas tam mums jāpilda? Mums atskaitē jāpilda personas kods, vārds uzvārds, bruto summa algai vai uzņēmuma līgumam un sociālās iemaksas. Ja esam kļūdījušies iepriekšējā mēnesī, mēs varam precizēt bruto summu un bruto sociālās iemaksas un ienākumu nodoklis. Paldies Dievam, ienākumu nodoklis mums iet tajā mēnesī, tad, kad mēs aprēķinam, tad mums viņš arī aiziet riska nodeva. Nu, par riska nodevu te ir ļoti, ļoti garš stāsts un risinājumi cilvēkiem. Tiklīdz ir darba attiecības vai uzņēmuma līgums, tiklīdz mums ir darba attiecības, neatkarīgi no tā, vai mēs esam NVO sektorā vai kur riska nodeva 36 centi ir. Arī, ja mums ir saimnieciskās darbības veicējs, kas ir pieņēmis darbinieku, viņam arī būs 36 centi. Vienīgais, kad nav, tas ir uzņēmuma līgums, pilnvarojuma līgums, tajos gadījumos riska nodeva nav, jo tur nav darba līguma, darba attiecības. Tur ir īslaicīgie darbi. Obligātu iemaksu datums mums nav jānorāda, nostrādāto stundu skaits mēnesī mums ir jānorāda, bet mēs viņas rādam faktiski, kā jums ir. Ja jums ir paredzētas pilns darba laiks, tad būs pilns darba laiks, ja jums ir nepilns darba laiks pēc stundu likmes, tad jums jāskatās, kāds ir tabelē norādīto stundu skaits, un viņu nevajag izdzējot, piedzējot, viņam jābūt faktiski tāds, kāds viņš ir. Tālāk mums ir jauna ailīte, 16. Darba ienākumi izmaksāti skaidrā naudā. No 1. jūlija, manuprāt, ja nekļūdos, mums ir jāuzrāda, ja mēs maksājam algu skaidrā naudā. Ja viss notiek ar pārskaitījumu, tur nekas nav jāliek, bet tiklīdz alga tiek izmaksāta skaidrā naudā, tur ir jābūt norādītam, ka tas tiek izmaksāts skaidrā naudā. Tā, nākamā lieta - sociālās iemaksas. Šito slaidu es ieliku, kāpēc? Tāpēc, ka, lai jūs redzētu, ja mēs esam darbinieks, mēs maksājam 34,09% kopā ar darba devēju, darba devējs 23,59 un darba ņēmējs 10,50, un tad kādiem veidiem viņš apdrošināts. Tā ir pensijas apdrošināšana, apdrošināšana par bezdarbu, apdrošināšana nelaimes gadījumiem, un te mēs varam paskatīties, kuriem tad viņa ir un kuriem nav. Invaliditātes apdrošināšana, maternitāte un slimības apdrošināšana, vecāku apdrošināšana, veselības apdrošināšana. Nu, lūk, un šeit ļoti būtiski ir tas, ka ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, mēs neesam apdrošināti bezdarbam. Ja mēs esam vecuma pensionāri, tad mēs neesam bezdarbam apdrošināti un invaliditātei. Nu, lūk, šito tabulu ir jēga, un te var arī salīdzināt, kā atšķirās tās likmes vienā gadījumā un otrā gadījumā. Jā, noteikti kaut kādi jautājumi varētu būt parādījušies. Nē, nav jautājumi. Jā, skaidrs sapratu. Tā man
šitas jānoņem. Labi, tālāk. Šitas ir 25. gada labā lieta, bet es nezinu, vai jums varētu būt koplīgumi. Koplīgumu gadījumā ir baigi forši, kad mēs varam saviem darbiniekiem izmaksāt papildus lietas. Tas ir par pārcelšanos, par transportu, par ēdināšanu. Ir tādas bonus kartes, kuras var izmantot uzņēmumi, NVO sektors, ja ir daudz darbinieku un ir noslēgti koplīgumi. Šis ir ļoti labs variants, kā motivēt cilvēkus, un cilvēkiem šī te motivācija arī mums ieslēdzas. Tā kā. Nu, un tagad mēs ķersimies klāt pie mūsu galvenā uzdevuma, kas mums ir šodien fiziskām personām izmaksātas summas. Un tagad mums ir jāsaprot, es jau mēģināju pastāstīt to, ka mums ir ļoti būtiski saprast, ka fiziskām personām izmaksātās summas mēs varam maksāt, mums jāsniedz atskaita pa katru mēnesi vai līdz 1. februārim. Un savukārt, ja mums ir darba attiecības līdz gada beigām, tad mums ir līdz 1. februārim, un pie 1. februāra mums jāliek visi cilvēki, kam mēs esam kaut ko samaksājuši saimnieciskās darbības veicēji, un vēl vesela virkne citi cilvēki, kam tas ir jādara. Tūlītās es noņemšu šo te lāzerīti, lai es varu uziet uz un šeit, šajā te sadaļā, man tā liekas, varbūt tās arī ielikšu čatā, es nezinu, vai jūs varēsiet nokopēt, čatā es ielikšu, lai jums paliek saite uz šo te mājaslapu valsts ieņēmuma dienesta, kur ir noteikti visi atvieglojumi. Viņa vairāk nav mums tā kā likumā vai ministru komitejas noteikumos, viņa mājaslapā tiek publicēti izmaiņas un tādas lietas. Un šo te sadaļu vajag skatīties, jo viņā ir ļoti, ļoti detalizēta informācija, kurš kods kādā gadījumā jāpiemēro, kādiem ienākumiem. Te var atrast to informāciju par dažādām. Ja jums ir daudz dažādu to veidu, es ieteiktu no 1. janvāra, ja jūs izmantojat kādu grāmatvedības sistēmu, uztaisīt savu sistēmu, kā jūs viņus ieliekat, lai jums nav tas manuāli jātaisa, lai tas nav ar roku jādara. Te ir par apmācībām. Ja cilvēkam jūs apmaksājat augstāko izglītību, kaut kas atsevišķi. Ja cilvēkam, darbiniekam ir darba devējs apmaksā ēdināšanu, tas gan ir reizi gadā, tad, kad mēs sniedzam to darba attiecību par gadu atskaiti, tas arī ir jāliek iekšā tajā atskaitē klāt, bet viņš ir atsevišķā sadaļā. Tad darbinieku ārstniecības izdevumi, darbinieku pārcelšanās izdevumi atsevišķi, apmaksāti izmitināšanas atsevišķi un vēl arī citi šie te labumi, kas mums ir. Nu, lūk, biežākais, kas man ir, tās ir darba attiecības, tālāk mums ir saimnieciskās darbības veicēji, tālāk ir dividendes, tālāk ir autoratlīdzības, bet autoratlīdzības nav gada griezumā. Autoratlīdzības mums ir, kā mums ir izmaksāta autoratlīdzība, tā mēs sniedzam līdz nākamā mēneša 15. datumam. Par stipendijām, par kapitālu, par aizdevumiem, par citiem ienākumiem. Šeit ir ļoti, ļoti izteikti papildinoša informācija, kas jums ļoti, ļoti noderēs. Tālāk nākamā lieta, paziņojums par fiziskām personām izmaksātu summām mums jāsniedz ir jebkuram, kas ir kaut ko samaksājis fiziskai personai. Fiziska persona ir fiziska persona. Arī saimnieciskās darbības veicējs ir fiziska persona. Ja mēs esam samaksājuši viņam, mums atskaita jāiesniedz. Jo viņam gada ienākuma deklarācijas D3 sadaļā, 1. ailītē, kur ir ienākumi, nu ne 1., bet 5. laikam, parādīsies summa, cik tad ir pa gadu ienākumi. Un tai ailītē jāsakrīt ar jūsu saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnāla ieņēmumi
ailīti. Tālāk mums arī par Ukrainas civiliedzīvotājiem ir jāsniedz, ja viņiem ir piemēroti atvieglojumi, neapliekamais minimums vai par apgādībā esošām personām. Nu, un te mums ir arī izņēmumi, kad var nesniegt fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti. Pārskata periodā fiziskai personai nav veikta ienākuma izmaksa. Ja ienākumu nepārsniedz neapliekamie 300 eiro par 25. gadu. Tas ir pa katru gadu, no 25., 26., kā mums tur sanāk. Neapliekami ienākumi, no kura, ja nepārsniedz tos 300 eiro, bet ir izņēmumi, kur obligāti jāsniedz. Kaut vai 10 eiro ir samaksāti, obligāti jāsniedz. Ja darba devējs apmaksā darbinieka ēdināšanas izdevumus, ārstniecību, izdevumus ar pārcelšanos, izmitināšanu vai transportu, obligāti jāsniedz. Tālāk, ja mums ir stipendijas līdz 100 eiro izmaksātas, mēs varam nesniegt, bet, ja tas ir valsts pašvaldības iestāde vai starptautiskās izglītības vai starpdarbības programmu līdzekļiem, tad mēs varam nesniegt. Bet, principā, labāk iesniegt, lai cilvēkam parādās. Pabalsti un atlīdzības. Pabalsti no valsts budžeta. Principā šitās visas atskaites tiek iesniegtas un valsts un pašvaldība iestādes to tiešām dara. Pabalsti par aizbildņu pienākumu pildīšanu, audžu ģimenes pienākumu veikšanu, bet tas jau ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, manuprāt, rīcībā, kas to dara, kas to sniedz. Tad ir atlīdzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā darba spēju zaudējumu gadījumā saskaņā ar kropļojumu veselības bojājumiem, sakarā ar apgādnieka zaudējumu, par to arī jāsniedz ar atskaite. Palīdzība ārkārtas situācijās, stihiskās nelaimēs vai citos ārkārtas gadījumos. Ja izmaksātājs ir valsts vai pašvaldība, viņi var arī neiesniegt to atskaiti, ja tā summa ir zem tiem 300 eiro. Kompensācija par attālināto darbu saskaņā ar darba likumu, donora atlīdzība, laimeste, kas ir mazāk par 3000 eiro, nav obligāti jāsniedz šī atskaite. Ja tās ir mazās summas, tur nesniegs. Ja pārsniegs 3000, tad noteikti obligāti jāsniedz. Apdrošināšanas atlīdzība, ko jūs saņemat okta vai cits apdrošināšanas līgums, kur iestājies kaut kāds gadījums. Un labums no personāla ilgtspējas. Tur nav mums jāsniedz šī te atskaite. Kā mums aizpildīt paziņojumu? Paziņojums jāaizpilda pa katru šo te ienākumu atsevišķā rindiņā. Darba attiecības būs vienā rindiņā. Darba attiecībās mēs neiekļaujam komandējuma naudas, mēs iekļaujam, pieņemsim, ir darba attiecības, mēs esam cilvēkam samaksājuši 100 eiro neapliekamo ienākumu, pieņemsim, dāvanu, tad mēs viņu norādam vienā ailītē. Ja darbiniekam ir kompensācija par to mēs atsevišķi norādam, vai arī dividendes saņemtas, samaksātas. Tā kā tas ir jādara atsevišķi par ienākumu gūšanas periodu un veidiem. Būs piemēri. Ja ir tāda situācija, kad programma jums neaprēķina proporcionāli neapliekamajam minimumam, principā jābūt tādam, tas varētu būt salaktis, kas to neizdara, un jūs paši neizdarat, kad, ja cilvēkam ir 3 apgādājumi un viņam ir neapliekamais minimums, bet ienākuma nodoklis nav jāmaksā, bet ir kāds mēnesis, kad jāmaksā, bet jūs esat ielikuši pilno, tur kopā savalkot sanāk, kad nevajag maksāt, bet jums neapliekamai minimumam atskaitē jābūt tādam, lai jums sanāktu tas nodoklis. Tad ir rēķināšana ar roku, tāpēc ir jāizvērtē, kura grāmatvedības sistēma ir tā, kas jums ļaut kaut cik automatizēt šo te algu jautājumu, lai jums nav jādara tas ar roku un uz papīra. Ja darbinieks ir 1 mēneša laikā atbrīvots no jauna pieņems darbā, neiekļauj paziņojumā, kur attiecīgi
mēnesī atbrīvotie darbinieki. Nu, tā ir tāda nianse. Nu, kur ir piemērs. Piemērs ir tāds, ka Anita ir noslēgts uzņēmuma līgums par atlīdzību no 12. aprīļa līdz 20. jūlijam un no 1. septembra līdz 5. septembrim. Tā kā Anitai izmaksātais ienākums vienā veidā, bet ienākumu gūšanas periodi atšķirās, paziņojumā šo informāciju norāda atsevišķi. Tas nozīmē to, ka mēs norādām divās rindiņās izmaksa ir septembrī, bet tā ir sanācis, ka viņai visu kopā vienā maksājumā samaksā. Un tad mums atskaitē jāuzrāda šādi te divas rindiņas. Tā būs septembra atskaite, nevis gada, un mēs norādām 108, kods ir 108, 1008, tas ir uzņēmuma līguma kods. Tad nākamais piemērs varētu būt, šeit arī ir ailītes, kurā ailē, ko mēs norādām. Ja tas ir uzņēmuma līgums, tad mēs norādām vārdu, uzvārdu, personas kodu no līdz izmaksas datumu. Tālāk mēs norādām bruto summu, neapliekami ir nav. Ja mums ir atvieglojumi kaut kādas sociālās iemaksas, tad mēs viņus norādam attiecīgajās ailēs. Komandējumus mēs neliekam šajā atskaitē. Komandējumu izmaksātās summas mēs neliekam fiziskām personām izmaksātajās atskaitēs nevienā sekundē. Saimnieciskās darbības veicējiem ir par to, ka saimnieciskās darbības veicējs jums ir izrakstījis rēķinu, viņš ir sniedzis jums pakalpojumu, jums obligāti par gadu jāsavelk visi saimnieciskās darbības veicēji, cik ir kopējā summa un jāiesniedz ar kodu 2007. Tas nozīmē, ka viņš pats par sevi sniedz atskaiti gada deklarācijā D3 sadaļā un pats nomaksā visus nodokļus. Jā, kādam ir jautājums? Jā, tieši tā, Kristīna. Ja ir darba attiecības beigtas 31. decembrī, tad mums paziņojums jāieslēdz līdz 15. janvārim, un mēs par gadu tajā atskaitē viņu nerādam. Tā, ļoti jauki. Tas ļoti labs jautājums. Tālāk, kur mēs atrodam atskaiti? Mēs ejam iekšā EDS sistēmā. Mēs ejam dokumenti, izveidot jaunu dokumentu, tālāk ir zem iedzīvotāju ienākumu nodokļu fiziskām personām izmaksātas summas atskaite, liekam periodu, un vai tas ir pa gadu, vai tas ir pa mēnesi. Un tad mums ir tas variants, kā mēs varam, esam iesnieguši, tas būs mums pirmreizējais dokuments. Visu ir sagatavojuši, visu mēs esam iesnieguši, tas ir pirmreizējais dokuments. Ja kaut kas jāprecizē, tad mums ir variants, es ieteiktu, jebkurā gadījumā ņemt, ka mēs visu atskaiti labojam un viņa mainās, bet ir gadījumi, ka tiešām pietiek pielikt to vienu rindiņu, bet es ieteiktu likt pilnībā aizstāju iepriekšējo iesniegto dokumentu. Un te paskatkojiet atskaitē, tagad jūs iesniedzat, valsts ņēmuma dienas atsūta paziņojumu, pieņemt atskaita, vai tur ir kaut kādi brīdinājumi. Ja tur ir brīdinājumi, tas nozīmē, ka atskaita nav korekta, kaut kas ir jālabo. Un var šos te paziņojumus labot 3 gadus atpakaļ, bet ja jūs ieliksiet, pieņemsim, veids precizējumu kaut kādā rindā, bet ja jūs saprotat, ka vēl viens precizējums jātaisa, jūs vairāk jau nevarat noprecizēt visu dokumentu, iespējams, tur aiziet dubultā vai kaut kas pazūd, un tāpēc labāk es ieteiktu aizstāja visu dokumentu, bet, katram ir savas kļūdiņas, kas veidojas, un līdz ar to jūs labāk zinat to situāciju, kas var izvērsties. Tad ir tāda situācija, ka ir uzņēmuma līgums, bet jau šito mēs izskatījām, šito es ieliku, bet vēl man ir 21. piemērs ielikts iekšā, kur mums ir par sniegto pakalpojumu, tas ir saimnieciskās darbības veicējs, un saimnieciskās darbības veicējiem varētu būt jautājums.
Viņš ir PVN maksātājs. Kāda summa man jārāda atskaitē? Bez PVN vai kopējā? Kopējā. Jums obligāti pa fiziskām personām izmaksātās summas, mēs skatāmies kopējo summu. Šitien mums nestrādā PVN, bez PVN, kāda summa. Mums interesē tikai un vienīgi kopējā summa. Cik mēs esam viņam samaksājuši? 2300, mēs atskaitē rādam 2300. Un mums jāsavāk visi saimnieciskās darbības veicēji, visas kopējās summas, un ko jūs liekat izmaksas mēnesī? Jūs norādat periodu, pieņemsim, 25. gadu, no kura līdz kuram jums ir šīs te izmaksas, no kura līdz kuram periodam. Un, ja jums tas mēnesis ir maijs, tad jūs rādat maiju, ja jums tas ir, un tad periods būs no 1. Pieņemsim maija līdz 31. maijam, izmaksas maijas būs, un tādā veidā jūs norādat, kad tad tas cilvēks ir bijis pie jums. Tad, ja nu ir darba attiecības un darba ņēmējam, ir tāda situācija, kad jūs izmaksājat, pieņemsim, sakarā ar darbinieka nāvi, radiniekam kādu bērnu pabalstu vai kaut ko tam līdzīgu. Un te varētu būt tā, ka ir tad apliksies un neapliksies šī summa, tāpēc, ka 500 eiro bērnu pabalsts neapliekas ar nodokļiem, tas 150 apliekas ar nodokli, un tad tā daļa, kas ir apliekamā, tā jums jādeklarē, ir līdz nākamā mēneša 15. datumam, un tā daļa, kas neapliekas, par gadu tajā atskaitā jāiesniedz. Tāda diezgan tāda duāla situācija. Kā tad man atcerēties, ka jāapliekas, tad man jāsniedz reāli, principā, ja kaut kas apliekas, tā ir mēneša atskaita. Ja kaut kas neapliekas, tā ir gada atskaita. Un tā var atšķirt, kad man jāsniedz tā atskaita ir. Tālāk ir notāri. Notāri mums ir ļoti, ļoti daudz, un viņi visi ir saimnieciskās darbības veicēji. Un visiem notāriem ir jāsniedz atskaite un kopējā summa par to, ko jūs samaksājat rēķinā. Tā ir skaidra nauda, bezskaidra nauda. Viņa ir samaksāta, tas nozīmē to, ka jums jāsniedz šī te fiziskām personām izmaksātas summas atskaite. Ja tā ir fiziska persona, kas ir tikai fiziska persona, cilvēks, kas nav nekādā ne statusā, statusā, es domāju, biznesā vai uzņēmē darbībā, tad viņam tas nav jādara, bet ja tiklīdz viņš ir saimnieciskās darbības veicējs, individuāls komersants, pašnodarbinātais, viņam tas jādara. Tad tālāk tāds piemērs, kad mēs izmaksājam dividendes, tas ir SIA gadījumā, tas nav NVO sektorā, tas nevarētu būt, tas varētu būt SIA, kad jūs samaksājat dividendes. Dividendes līdz 17. gadam ir citi noteikumi, no 1. janvāra 18. gada mums ir cita kārtība. Tad, kad mēs izmaksājam dividendes par periodu līdz 17. Līdz 18. gadam mums ir jāietur fiziski no tās summas, kas tur mums ir palikusi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tad mēs viņu norādām atsevišķi, un šie te gūšanas periodi arī ir ļoti būtiski. Viņi jāņem ir šie te gūšanas periodi ir jāņem no perioda, kas mums ir peļņas zaudējuma aprēķinā, pa kuru tad periodu tās dividendes ir gūtas. Vai tas ir, tā, kaut kur man kaut kāda atbalsts parādījās. Kaut kas ir gūts šajā te periodā, vai tālāk no 18. gada mums viņa jāuzrāda, jo tur nav neapliekas ar nodokli nekādu, viņa vienkārši faktiski mums ir jāizpilda. Un tad mēs liekam tur, kur ir dividendes, no 18. gada mēs aizpildam šādā te veidā, kad ir ieņēmumi un neapliekamo un ienākumu nodokli mēs neaizpildam. Un kodiņš ir 3011, bet savukārt, ja mēs ieturam ienākumu nodokli, tad mums ir 1011 kodiņš. Un šeit ir pa kodiem, kur mēs varam pasmelties Valsts dienesta mājaslapā informāciju. Šeit ir jaunie kodi un
atskaiti. Un nu, tās ir par fiziskām personām izmaksātas summas. Viņš ir diezgan tāda smaga atskaite. Par autora atlīdzībām es esmu iepriekš stāstījusi, un iespējams man būs slaidiņa vēl par autora atlīdzībām, kā tad mēs viņus norādam, bet viņus ir mēneša atskaite. Šoreiz man bija vairāk par gada atskaiti. Nodokļu samaksa. Vēl es vienu lietu aizmirsu pateikt. Ja jums ir gadījumā darba attiecības un ir maksātas dzīvības apdrošināšanas no uzņēmuma, no NVO sektora, ja jūs esat kā organizācija maksātāji vai SIA kā maksātājs, jums viņa jāuzrāda pie cilvēka atsevišķi, pie cilvēka, pie darbinieka atsevišķā sadaļā, bruto summā un tur, kur parādās tūlītās aiziesim rekuru. Dzīvības apdrošināšana pēc līdzekļu uzkrāšanas, veselības vai nelaimes gadījuma apdrošināšanas šeit mēs norādām to summu, un tā summa nevar būt 10% no algas, bruto summas, un nedrīkst pārsniegt 750 eiro. Ja viņa pārsniedz kaut vienu no šiem te kritērijiem, viņa apliekas ar nodokļiem. Nu, lūk, tagad es ievilkšu elpu drusciņu, padzeršos, un tu jūs man varat uzrakstīt varbūt tās kaut kādu jautājumu, kas jums varbūt tās par fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti nav skaidri. Nu, lūk, un tālāk mēs ejam. Es gribēju ielikt jums šeit slaidos arī par nodokļu samaksu. Bankas šobrīd ir no novembra, decembra pielāgojušas to, ka fiksē, kas ir saņēmējs. Maksājot naudu, fiksē, kas ir saņēmējs, un te ir valsts budžets, VIT, reģistrācijas numurs un konta numurs. Otrs variants, kā jūs varat iegiedat savā internetbankā samaksāt, vai otrs variants ieejam ēdēs sistēmā, kur ir maksājumi, aizpildam summu, ierakstam nodokļi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, IN, pa kuru periodu, un maksāt. Un tad jūs pieslēdzaties savai internetbankai un samaksājat. Es teiktu, šis te maksājuma mērķis ir vairāk jums domāts nekā nodokļi valsts dienestam. Kāpēc? Tāpēc, ka nodokļu institūcija ir izveidojuši šo te vienoto kontu, un viņi paši sadala pēc noteikumiem, kurš nodoklis uz kuru nodokli aiziet. Un līdz ar to viņiem tas nav tik būtiski un svarīgi. Jautājums bija par SIA patapina līgumu par studijas telpām un apsaimniekošanas komunālos un pārējos izdevumus skaita fiziskai personai. Vai šis ir jāliek SIA atskaitē par fiziskai personai izmaksātām summām? Ja tas ir patapinājuma līgums un ja tas ir, tas cilvēks nav nekādā statusā, tas visticamāk nav jāliek, tāpēc, ka tur varētu būt tas, ka viņš veic apsaimniekošanu no tā, ka viņam ir tajos rēķinos viņš izraksta ārā to organizāciju, kas viņam ir atsūtījusi rēķinu, bet jāzina, kādā statusā ir tas, kas ir patvinājis tās telpas. Principā būtu jābūt pārslēgtam komunālo rēķinam uz SIA, tāpēc, ka SIA principā nevar skaitīt naudas uz svešas personas rekvizītiem. Tur jābūt ir pārslēgtam līgumam ar šo te komunālo pakalpojumu sniedzēju, ka tur parādās SIA rekvizīti. Šis ir ļoti, ļoti tāds triki jautājums, jo SIA mēs nevaram likt iekšā izdevumus, kas nav uz mūsu nosaukuma reģistrācijas numuru, un vēl jau vairāk mēs nekādu PVN nevaram atskaitīt. Un šīm te patpinājuma līgumam ir jābūt reģistrētam valsts dienestā kā struktūru vienībai ar visu kadastrā apzīmējumu. Nu tā, tas ir, ceru, ka es atbildēju.
Cerams, ka tas bija tas domāts, ko es atbildēju. Nu, tālāk. Tālāk mēs ejam uzņēmuma līguma teorija, kas ir uzņēmuma līgums un kuros gadījumos mums uzņēmuma līgums pilnīgi legāli var būt un kur mēs nevaram savilkt darba līguma pazīmes. Viņš ir īsiem darbiņiem, viņš nav gariem. Viņš ir 1 diena, nedēļa, 3 dienas, viņš nevar būt gads. Var viņš būt gads, bet gada griezumā jums jāsaprot, vai tur ir, cik tiešām tur ir darba, vai tur nevar būt darba attiecības, vai viņas netraktējās kā darba attiecības. Uzņēmuma līgumam jābūt noslēgtam, un ja uzņēmuma līgumā paredzēts pieņemšanas nodošanas akts, tad viņam ir jābūt, ja ir pats cilvēks atbildīgs par šiem te visiem saviem darba aizsardzību, ugunsdrošību, sanitārajām normām, visām šīm te lietām, pats viņš ir sev saimnieks. Viņš tikai tie 2 varianti uzņēmuma līgumā. Vai pa manim samaksā nodokļus, vai es esmu reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un iesniedzu valsts dienestā reģistrāciju un pats sev maksāju nodokļus. Nodokļa līgums var būt, un viņam var būt 2 izejas. Vai par maniem samaksā visus nodokļus, un vienīgā atšķirība ir, ka mums nav slimības nauda, mums nav atvaļinājums, mums nav riska nodeva, mums nav piesaista pie tā uzņēmuma, kad mēs neesam atbildīgi par kaut kādām lietām. Bet, ja tur ir visas šīs te darba līguma pazīmes, ka mēs esam atkarīgi no resursa, no telpām, mums ir tehniskais nodrošinājums, mēs paši nevaram kaut kādus argumentus, nu tad īsti vai tad tas ir uzņēmuma līgums. Ja tas ir īsu periodu, jā, varbūt, bet jāskatās, kas tas tāds ir. Ja tā ir fiziskā persona, tad ir viens variants reģistrējamies saimnieciskās darbības veicējos, bet ja mēs nereģistrējamies saimnieciskās darbības veicējos, bet ja mums šādām personām ir samaksātas naudas, ir 2 kodiņi, vai nu tas ir 2007 kā saimnieciskās darbības veicējs, kas ir, vai nu tad, kad mums ir šis uzņēmuma līgums, tad, kā es iepriekš rādīju, mēs sniedzam ziņas par darba ņēmējiem, valsts dienestā, un mēs sniedzam, tad, kad mums beidzas uzņēmuma līgums un fiziskām personām izmaksātas summas, tad, kad mums samaksāta naudiņa ir. Nu, lūk, un šo te visu mēs varam pārbaudīt valsts dienesta mājaslapā, ir vai nav saimnieciskās darbības veicējs reģistrējies valsts dienestā, un vai mēs varam maksāt naudu, pirms mēs maksājam, mēs obligāti esam pārbaudām, ir vai nav reģistrējies. Nākamā lieta, mēs slēdzot līgumu pārbaudam un visas šīs lietas. Ekonomiskā atkarība, to es vēlreiz atgādinu, ja mums ir kaut viens no punktiem izpildās, tas ir darba līguma pazīmes, un šeit vairāk mums jāsāk domāt par 27. gadu, tad, kad visi rēķina pēc 5 dienu laikā mums aizies kā elektroniskie līgumi uz valsts dienestu, un vai mums tur neizliks kaut kādas lietas, kas īstenībā patiesībā mums ir darba attiecību variants. Tā kā par šo te mums arī der padomāt, ko mēs darām, kā mēs darām, kas ir mums par līgumiem, kādas mums attiecības ir, ko mēs rakstam rēķinos, kā mēs rakstam rēķinus, ja tie ir uzņēmuma līgumi, kur pasūtītājs ir saimnieciskās darbības veicējs, vai arī uzņēmuma līguma gadījumā, vai autoratlīdzības gadījumā. Autoratlīdzības arī īstenībā ir diezgan būtiski saprast, vai tā autoratlīdzība ir tiešām autoratlīdzība. Varētu te vēl vienu stabiņu ielikt. Un šeit ir no darba inspekcijas atšķirības par darba līgumu, uzņēmuma līgumu, un būtisko. Tā ir no valsts darba inspekcijas mājaslapas. Nu, te es ieliku vēlreiz piemēru ar kodiem. Ja mums ir darba līgums, tad mums ir 1001. Ja mums ir autora atlīdzība saņemta pa mēnesi, un mēs esam izmaksājuši, un mums ir 1061, un nevajag sajaukt saimnieciskās darbības veicēju autora atlīdzību ar
uzņēmumu ar saimnieciskās darbības veicēju kodiem, un biežākā kļūda, kad nodeklarē ar 2007, bet patiesībā tā ir autora atlīdzība, un nodeklarē 1061, un patiesībā rēķins ir bijis, un cilvēkam ir samaksāts, bet vēl ir ieturēts nodoklis. Nu, šito lūdzu atstrādājiet, kā jums strādā šīs sistēmas. Nu, lūk, ja mums ir cilvēks, kas iznomā dzīvokļus juridiskai personai, mums ir atskaita jāiesniedz mēnesis beidzās, ir samaksāts jāiesniedz un jāietur 10%. Nu, šīs te visas lietas un šīs te visas atskaitas mums aiziet uz gada ienākumu deklarāciju. Ir organizācijas, kam ir bērnu pulciņi. Par bērnu pulciņiem var arī sniegt par gadu iekšā valsts dienestā atskaiti par visiem pulciņiem, kas ir bijuši, lai cilvēkiem nav jāsniedz gada ienākumu deklarācijās čeki par pulciņiem. Ja jūs iesniedzat, viņiem automātiski tas parādīsies. Varbūt tās ir jēga pieslēgties un vienkārši to izdarīt, lai nebūtu jautājumu no valsts dienesta, vai ir vai nav, jo zinu to, ka ir arī sniegts valsts dienestam nekorekti rēķini, maksājumi tur, kur reāli patiesībā nav pulciņi, un tas patiesībā rada nepareizus priekšstatus un nevajadzīgas lietas. Tā. Vēl vienu lietu, ko es ieliku iekšā, es ieliku par dāvanām. Par dāvanām es ieliku tā, ka influenceri, radošie mūziķi, varbūt tās jums arī tādas lietas var būt, ka kāds jums uzdāvina dāvanu līdz 1425, tad principā par viņu arī būtu jānoziņo, ka viņš ir uzdāvinājis. Tas būs citi ienākumi, un ja biedrībai, organizācijai ir uzdāvināts, par to arī jānoziņo ir valsts dienestam. Bet to arī, vajag paskatīties, vai jūs to liekat vai neliekat. Radniecība līdz 3. pakāpei. Es te ieliku uzskaitījumu, kas ir radniecība līdz 3. pakāpei. Tā ir taisnā līnija, kas ir vecāki bērni, vecvecāki, mazbērni, vecvecāki. Tad ir sānu līnija, tas ir brāļi māsas, pusbrāļi pusmāsas. Un tad ir 3. pakāpe, ir tēvocis, tante, vecāku brāļi un māsas. Brāļa dēls, brāļa meita, māsas dēls un māsas meita. Tā ir radniecība līdz 3. pakāpei. Nezinu, varbūt noderēs, varbūt tās, lai saprastu, no kura cilvēka te es varu vairāk par 1425 eiro saņemt. Tas ir labs mehānisms, kur paķert. 3. pakāpe ir vecāki bērni, vecvecāki mazbērni, brāļi un māsas, tantes tēvoči, brāļa dēls, brāļa meita, neiet iekšā mums māsīces, brālēni, sievas, vīra radinieki, svainība, radniecība tā nav. Ja mums ir vīra radinieki, tie nav mūsu 3. pakāpes radinieki, un dzīves biedris bez laulības arī nav 3. pakāpe. Nu, tu te okšķerēm. Skatos, Jā. ka tie tur tādi Man vajag zinu. tev darbiņi, es zinu. Kaut kur man mikrofons ieslēdzās. Tā, jā, māsīcas un brālēni ir 4. pakāpe. Dāvanas mums neapliekas līdz 1425 eiro. Pārējās dāvanas mums apliekas ar nodokli 25,5%, ja pārsniedz. Nu, te ir ļoti tāds trikī moments, ja mums nav laulība, tad tas mums aiziet, jādomā un jāvērtē. Autora atlīdzības pašnodarbinātais tā. Tagad man sākās jautājumu bloki, to, ko jūs esat iesūtījuši. Autora atlīdzības pašnodarbinātais pakalpojumu līgums, kāda atšķirība?
manuprāt, es to stāstu katru semināru. Pašnodarbinātais mums ir pats par sevi sev saimnieks. Viņš krāja savus ieņēmumus un izdevumus. Pašnodarbinātajam ir iespēja izvēlēties, vai viņš grib krāt čekus vai nē, bet ja viņš ir likuma par iedzīvotāju ienākumu, minuskamatu noteikumu 899. punktā 57.1, 57.2, ja tur var atrast, tad viņš var sniegt šos te pakalpojumus, piemērot izdevumu normu. Nu, pašnodarbinātajam ir, jo vairāk ienākumu, jo viņš ir neizdevīgāks, bet jāskatās, kas ir, kas nav ar dokumentiem un atskaitēm. Autora atlīdzība bez saimnieciskās darbības, mums ietur nodokli, mēs noslēdzam līgumu, mūsu vietā samaksā 25%, pensionāriem, ja ir pensionāri, tad viņiem šo te ienākuma daļu sociālās apdrošināšanas aģentūra vai nu šobrīd pati jau pārēķinās, vai jāiesniedz iesniegums, akts noteikti, un mums obligāti par autoratlīdzības izmaksu jāpaziņo līdz nākamā mēneša 15. datumam ar kodu 1061. Tālūk. Un te man ir tabuliņa arī par 26. gadu ir ielikta iekšā pagājušajā mēnesī, janvārī bija seminārs, tur ir pielikta tabuliņa, un te man ir tabuliņā arī cipari. Šis ir autora atlīdzībai, nu, te mēs varam paši pavērtēt un izreikināt. Te ir ieņēmumi, un te ir izdevumi, parastai saimnieciskai darbībai ar 50% izdevumu normu, un te ir sociālās iemaksas, kas mums jāmaksā, un te ir provizoriskais ienākuma nodoklis, kas jāmaksā, bet provizorisks, tāpēc, ka viņš var sanākt, viņš var nesanākt atkarībā mūsu ienākumiem, un te ir tīri, nu, ja mēs paskatāmies, kas ir izdevīgāk, nu, šī gadījumā, ja ienākumi ir tādi, sociālo mēs samaksājam 3373, ienākuma nodokli principā mēs samaksāsim 3949,95. Nu, pa lielām paliek mums pāri 37,199,32. Savukārt autora atlīdzībām mēs saņemam uz kontu 33,135. Koks ar diviem galiem. Atkarībā, kurā jomā mēs esam, ko mēs gribam, kā mēs gribam. Autora atlīdzībai bonus būs tad, kad sociālās iemaksas būs visu laiku, izņemot, pieņemsim, tajā mēnesī marts, jo ienākumu vispār nav. Savukārt pašnodarbinātajiem mums sociāla apdrošināšana pilnā apmērā ir tikai jūnijas, jūlijas, septembris, novembris un decembris, un pensijas apdrošināšana izņemot martu un darba stāžu mums visus 11 mēnešus aiziet. Tieši tāpatās kā darba stāžu mums aiziet visus mēnešus, bet, nu, sociālās iemaksas varētu būt lielākas autora atlīdzībai šī piemērā. Bet jāvērtē, vai sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav jāveic katru mēnesi. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs pilnās sociālās iemaksas neveicat, jūs neesat nekam apdrošināti. Tikai pensijai. Ja jums ir maksājot 10%, jums iet darba stāžu un pensijas apdrošināšana krājās, bet ja jūs neveicat pilnās sociālās iemaksas, jums neiet ne darba stāžs, jums nav arī pilnā pamata apdrošināšana. Nu, lūk. Tā. Tagad tālāk nākamais, ko no komunālajiem pakalpojumiem var atskaitīt, ja strādā mājās. Obligāti saku, noskatāmies janvāra semināru, jo tur bija detalizēti sīki izstāstīts tieši par izdevumiem, ko te mēs varam likt. Bet atgādināšu par to, ka jūs varat likt iekšā tikai un vienīgi to, ja jūs esat valsts dienestā, bet nekustamā īpašuma nodokli, tūlītās atcerēšos, pašvaldībā, ja jūs esat aizgājuši un ar savu schēmu ielikuši, kurā vietā jums ir sava darbošanās darbības vieta, un šai te telpai, šai te vietai ir piemērots nekustamā īpašuma palielinātā likme kā saimnieciskai darbībai.
un jums nāks par privāto telpu viens nekustamā īpašuma nodoklis, par to citu būs palielinātā likme, un ja jums tas ir mierā, tad jūs varat arī likt šai te proporcijai klāt komunālos un šo te telpu kaut kādu amortizāciju, kaut kādas lietas. Bet vajag pavērtēt, vai tas ir izdevīgi, vai tas ir liederīgi, vai jūs to darīsiet. Ja tā nav, principā nevar neko likt. Jautājums. Man ir šobrīd SIA, kur jāmaksā nokladokļi arī tad, ja nav pasūtījumi. Strādāju viens pats savā uzņēmumā. Kas būtu izdevīgāk likvidēt SIA, kļūt par EU, individuālo uzņēmumu, vai kāds izdevīgāks risinājums, kam piemēram dizainerim nodarboties arī ar savu dizaina druku, printēšanu, izmantojot citus uzņēmumus. Pats strādāju mākslas un dizaina vidusskolā kā projektu vadītājs, pedagogs, tas nodrošina galveno iztiku. Te ir jautājums. Ja tas cilvēks man ir varbūt tās seminārā, tad es labprāt dzirdētu atbildi par to, kāpēc jūs domājat, ka jums arī jāmaksā nodokļi, ja nav pasūtījumi. Vienīgais variants, kad ir jāmaksā nodokļi SIA gadījumā, ja jūs nedarat neko, un valstī jūs iesniedzat uzņēmuma ienākumu nodokļa atskaiti un jāsamaksā ar 50 eiro. Tāpatās, ja būsiet saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants, mikronodokļu maksātājs, zemnieku saimniecība, ja jūs nedarīsiet neko un nebūs nekādi vairāk par 200, nebūs 200 eiro sociālais ienākumu nodoklis maksāts, jūs maksāsiet šos 50 eiro. Ja SIA strādā bez apgrozījuma, obligāti nav darba attiecībām jābūt, obligāti nav jābūt pieņemtam darbiniekam, valde var strādāt uz pilnvarojumu līgumu pamata saskaņā ar komerces likumu. Komerces likums nosaka, ka valdes var pildīt var savu darbību veikt valdes funkcijas bez atlīdzības, bet ir cita lieta, ja apgrozījums pārsniedz 5 minimālās algas, minimālā alga mums šobrīd ir 780 reiz 5, ja apgrozījums pārsniedz 3900 mēnesī, tad obligāti jābūt valdes loceklim, nomaksātājiem vismaz no minimālās algas nodokļiem, vai arī kādam darbiniekam. Arī SIA gadījumā var strādāt uz stundu likmi, vēl jo vairāk jums ir nodrošināts pamatdarbs kā pedagogam, jums ir sociālās iemaksas veiktas, līdz ar to jūs varat strādāt uz stundu likmi un ļoti operatīvi strādāt un darboties SIA. Jums ir nepieciešama vienkārši konsultācija un skats no malas uz jūsu savu SIA darbību. Un tā mēs jebkurā situācijā varam saprast, vai kaut ko pamainīt vai nē. Ik pa laikam vajag arī šo te skatu no malas, jeb auditu uztaisīt tai jūsu darbībai, jo varbūt tās jūs kaut ko nezināt līdz galam, kas būtu liederīgi, un individuālais uzņēmums tas noteikti nebūs izdevīgāk, individuālais komersants arī nebūs izdevīgāk, jā, atšķirība SIA un saimnieciskā darbība, pašnodarbinātajā, jeb saimnieciskajā darbībā jūs varat naudu operēt, varat brīvāk. SIA gadījumā visiem dokumentiem, rēķiniem jābūt uz SIA, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, izdevumi tieši tāpatās un jāskatās, kas jums ar atskaitēm ir. Tā kā nav tik traki, kā jūs šo te situāciju aprakstījāt. Tagad es drusku paskatīšos, kas ir čatiņā ierakstījies kāds jautājums un jums atbildēšu. Situācija. Projekts tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem. Pasākumā uzstājas kolektīvs ar 11 mūziķiem. Pašvaldība rosina administratīvās ērtības dēļ autoratlīdzību izmaksāt tikai vienai personai. Kolektīva vadītāji, kurš pēc tam to naudu sadala pārējiem darbrīņiem. Es ļoti priecātos par argumentiem, kādi ir tiesiskie, grāmatriskie nodokļu riski saskaņā ar autoratlīdzību, ar kolektīvu izpildījumu. Tā nedrīkst darīt. Reāli pa lielam īsti tā nedrīkst darīt. Šeit ir jābūvē
vai nu šim te kolektīvam, tam mūziķu kolektīvam ir jābūt kaut kādiem rāmjiem. Vai tā ir, sijā visticamāk, vai tā kārtība būtu drusku savādāka, ir reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, viņam tiek samaksāts, tālāk viņš pārējie izraksta rēķinus. Šis ir ļoti, ļoti diskutabls jautājums, un es nepiekritīšu pašvaldībai, kad var darīt šādi. Principā būtu jābūt katram līgumam, katram mūziķim, kas ir iesaistīts, jābūt līgumam un izmaksātai autoratlīdzībai konkrētam cilvēkam, konkrētam mūziķim, nevis vienam, dēļ tā, lai mums nebūtu vairāki līgumi jāslēdz. Es nepiekritīšu šī gadījumā argumentēt ar to, ka mēs nevaram vienkārši tāpatās skaidrā naudā atdot līdzekļus, kur vēl, kā tas izskatās? Labi, es padomāšu. Varbūt man radīsies kaut kāda doma. Jautājums par rēķinu. Jā, kur mums arī rēķins, un rēķinam ir jābūt, un rēķinam ir jābūt valsts un pašvaldību iestādēm no 1. janvāra jāsūta 5 darba dienu laikā uz valsts un dienestu rēķini jau no 1. janvāra. Ja mums tāda rēķina ir, ejam Latvijā LV, ieliekam vai lejupielādējam vai izmantojam kādu citu platformu un nosūtam valsts jumta dienestam. Es iesaku noskatīties valsts jumta dienesta semināru, man tālāk būs saite par elektroniskiem rēķiniem un to apriti, kā tas notiekās, ko mums darīt, kas, ko, kā. Pakalpojuma rēķinā netiek atsevišķi izdalīts nekādas nodokļu summas, izņemot pievienotās vērtības nodoklis. Nekādā gadījumā jūs nevarat rakstīt nodoklis, ienākuma nodoklis, mikrouzņēmuma nodoklis. Kopējā summa, tas ir jūsu pakalpojums. Jums ir jāizrēķina jūsu pašizmaksa un jums kopējā summa jāieliek un jāmaksā. Tas ir atgādinājums. Tad man vēl jautājums bija par tādu lietu. Kā atšķiras nodokļu iesniegšanas kārtība pirmās grupas invalīdam? Nekā. Invaliditāte mums dod papildus atvieglojumu, bet neatbrīvo no nodokļu maksāšanas. Ziņošanas pienākums ir tieši tāds pats gan darba devējiem, gan maksātājiem. Fiziskām personām izmaksātas summas ir jāsagatavo un jāiesniedz. Vienīgais, ko jūs varat darīt, jūs iesniedzat savu algas nodokļu grāmatiņu, lai organizācija, kas ir darba attiecībās vai kādā citā statusā, uzņēmuma līguma gadījumā zinātu to, ka jums ir jāpiemēro šī invaliditātes nodokļu atvieglojums. Nodokļu ziņā nekas, gada ienākuma deklarāciju sniedzot, ja nav dabūti atvieglojumi darbā vietā vai uzņēmuma līguma gadījumā, mēs iesniedzam gada ienākuma deklarāciju un šo atvieglojumu saņemam. Protams, sociālās lietas un tādas lietas, bet jautājums ir par nodokļu un atskaišu iesniegšanu, nekas tur nemainās, pilnīgi nekas. Tālāk, ēdais pieslēgšanās no 1. janvāra tikai izmantojot Smart ID, ID karti, e-parakstu vai internetbankas. Vairāk mums nestrādā paroles, tāpēc ja jums ir grāmatveži, pilnvarojiet grāmatvežus, iesniegt atskaites un sagatavot atskaites un liekat klāt kā lietotājus viņus. Minimālā alga no 1. janvāra mums ir 780. Šeit ir piemērā, kā tad mums izskatās, ja mums ir iesniegta grāmatiņa, ja nav iesniegta grāmatiņa, un visiem, kam ir darba līgumi, lūdzu pārskatam darba līgumus no 1. janvāra, vai tur nav jāveic korekcijas. Un iespējams, ka stundu likme, es nevienam neiesaku izmantot stundu likmi minimālo, es iesaku lūdzu paskatamies statistikas informāciju, lai jums vidējā stundas likme konkrētam amatam nav zema šīs likmes, tā kā ļoti, ļoti rūpīgi paskatāmies, vai tas nav jāpārskata. Noderīgais seminārs no valsts jumta dienesta par e-rēķiniem, izmantojam e-adresi, nosūtam e-rēķinus valsts jumta dienestam, un no 1. janvāra 28. gada tas attieksies uz visiem e-rēķiniem, ko jūs rakstīsiet
izņemot fiziskām personām. Ja jums ir klients fiziska persona, tad tērēķinus varat nemācīties. Ja jums ir klients organizācija, saimnieciskās darbības veicējs, biedrība, IU, zemnieku saimniecība, lūdzu, skatāmies, izglītojamies. Vajag manu palīdzību, jautājiet manu palīdzību. Nu, lūk, kas ir plānā nākamajā gadā? Fiziskām personām izmaksātas summas, klāt nāks vēl viena prasība, un šo te prasību derētu sākt pārdomāt. Viņa vēl nav spēkā stājusies, tiek izstrādāti noteikumi, un grib ieviest to, ka darba devējam, respektīvi tas, kas maksā naudu, būs sākot ar 1. janvāri nākamo gadu, sniedzot fiziskām personām izmaksātas summas, jānorāda, kur tad ir galvenā darbības vieta, administratīvā teritorija, kur cilvēki strādā. Šobrīd visi ienākumi nāk mums pēc deklarētās dzīves vietas cilvēkam, darbiniekam, bet viņi grib tā kā panākt to, ka, ja man ir deklarētā dzīves vieta, pieņemsim, Balvos, tad, ja cilvēks strādā pamatā Rīgā, ka tā tiek norādīta Rīgas teritorija, ka viņš Rīgā strādā. Un tas dati jāņem no 1. janvāra, un, nezinu, aizies, neaizies. Manuprāt, tas ir ļoti administratīvs sloks uzņēmumiem, NVO, visiem, kas izmaksā kaut kādas lietas un vēl piedāvām atskaites iesniedzot. Tas ir diezgan administratīva lieta, bet es teiktu, padomājiet par šo un kaut kur ausu liekat, ka jums principā būtu jāpiefiksē kaut kur šī te informācija. Paldies! Es kā 3 minūšu laikā esmu iekļāvusies laikā. Ceru, ka bija noderīgi un cerams, ka jums noderēs. Sapnojam, dzīvojam, daram to, ko mīlam, un katram ir sava lieta, kas ir vismīļākā, un viens otram mēs varam palīdzēt ar to atbalstu un ar to informāciju, ko mēs varam. Tikai vajag pajautāt, un palīdzība sekos. Paldies! Par mani, tas, ko es varu palīdzēt un ko es daru ikdienā, kas ir manas lietas. Man ir savs grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmums, kur es risinu ļoti, ļoti dažādas lietas, un man ļoti patīk risināt šīs lietas, ja man pajautā to atbalstu un padomu. Tāpēc es esmu ar jums, lai jums būtu vieglāk un foršāk. Es noteikti iesaku paskatīties rēķinu izrakstīšana AutoSR platformu. Šodien arī Svetbankā man ir tikšanās un arī pasākums par šo te digitālo rīku un rēķiniem un tad varēšu nākamajā reizē padalīties, ko tad viņi jaunu ir izveidojuši, ieviesuši, jo tas ir iespējams telefonā, tas ir iespējams, un jūs tur varat savu struktūru uztaisīt datorā un var smuki rēķina aiziet apmaksu kontrolēt, un tad jums nav tikai viss galvā, un jums ir kaut kāds rīks, un šī spēles noteikumi ir diezgan labi. Tas, kad jums parādās, kad ir igauņu, jā, tas ir igauņu rīks, ko viņi ir izveidojuši, bet visa reģistrācija ir Latvijā, un tur jums nebūs nekādu problēmu ar pievienotās vērtības īpašo kārtību, ka kaut kas būtu jāreģistrē, bet es noteikti iesaku meklēt rīkus, kas jums atvieglo dzīvi un palīdz darboties. Nu, lūk, paldies! Es ceru, ka jums noderēs, un es ceru, ka kādam varbūt kāds jautājums ir, mēs varam pēdējo minūti, pēdējās 2. Es vēl atbildēšu vienu jautājumu. Jautājums bija par to, ja organizācija NVO sektora ir reģistrēta fiziskas personas kā biedri, bet šo te rēķinu grib apmaksāt no SIA. Nu, šeit noteikti nav stāsts par to, kā var vai nevar. Te jautājums ir par biedrības, biedru naudas
maksāšanas kārtību, kas var maksāt, kādā kārtībā var maksāt, tas noteikti ir statūtos atrunāts. Ja tas ir biedrs ir fiziska persona, noteikti viņš nevarēs maksāt no kādas organizācijas vai kā, jo tie ir, principā, sijā viņi būs ar saimniecisko darbību nesaistīti līdzekļi. Iespējams, ka biedrībai ir jāpārskata, ka varbūt var reģistrēties juridiskas personas, ja tā ir fiziskai personai piedara juridiska persona, varbūt tās tā juridiskā persona arī var būt biedru sastāvā. Es ceru, ka tas viss jums noderēs un noteikti jautājat jautājumus, un es esmu priecīga par tiem jautājumiem, kas tiek iesūtīti, un tas pavēr tādu plašāku iespēju jums atbildēt, lai paskatītos no tām visām pusēm uz grāmatvedību, un grāmatvedība ir ļoti, ļoti radoša lieta, un es beldu kā zivs ūdenī, un man patīk tas, ka es jums varu to informāciju iedot savādākā prizmā, vienkāršāk. Es ceru, ka jums nav tas apgrūtinājums, ka es nelieku likumu pantus un neuzskaitu likumus, jo likumus mēs varam atrast, noteikumus mēs varam atrast tos punktus, bet nevienu likumu mēs neiztulkosim vienkāršā valodā, kā šobrīd es to mēģinu darīt jums. Paldies! Un uz tikšanos nākamajā reizē. Es ļoti ceru, ka nākamā reize mums ir februārī, iespējams par NVO gada pārskatiem, biedrību gada pārskatiem, jo biedrībām gada pārskati jāiesniedz līdz 31. martam. Tā kā, un pirms biedrības gada pārskata iesniegšanas jums jāatceras, ka jums jāsasauc biedru sapulce, lai apstiprinātu šo te gada pārskatu. Nedara tikai sagatavot grāmatvedim un iesniegt valsts dienestā. Tā kā šito ņemam vērā, un noteikti ir rakstat jautājumus, ko jūs gribat no mani vēl dzirdēt, jo tie jautājumi, kad viņi ir, tad viņi pavēr to dziļāku atdevi. Paldies un uz tikšanos!